Taču man riktīgi uz maķīti gribās. Bet no marihuānas riktīgi nekas nav. Tad mēs aizgājām uz maķīti, tad mēs aizgājām parkā pie dīķa, ēst to maķīti, jo viņam nekas nav no marihuānas, bet pēkšņi gribās maķīti. Mēs ēdām, un viņš vienā brīdī tā kā, Alveči, tā kā man riktīgi no marihuānas nekas nav, vai ne? Es tā, ok, bet apskatieties, tā pīle ir riktīgi majestātiska. Nē, Aivar, viņa nav majestātiska, tā ir vienkārši parasta pīle. Nē, man nekas nav. Tāpēc tam mēs aizgājām ekskursijā uz Sarkano Luktur ielu. Viņš vēl joprojām stundu pēc tam, ka mēs viņa dēļ bijām apmeklējuši KFC, Burger Kingu, kaut kādu mazo ēstuvīti vēl, viņš teica, ka nekas nav. Tad mēs gājām, ķip ekskursijā pa Sarkano Luktur ielu apstīties, kas kā izskatās, un mēs pēkšņi redzam, Aivars ir kaut kur pazudis, un Aivars ir pie viena no tiem meiteņu logiem tāds. Mēs tagad, Aivar, ejam projām, viņš tā, bet viņa uz mani tā īpaši skatās. Aivar viņu uz visiem diezgan īpaši skatās. Es pazīstu sievietes, viņa aicina tieši mani. Nē, Aivar, viņa aicina visus. Nē, viņa aicina mani. Aizem uz KFC. Aplaudējam Aivaram taču. Come on. Jā. Vēl es pastāstīšu par dažām lietām, kas man interesantas dzīvē ir notikušas. Bāliņš jau pieminēja tādu labu jautājumu. Nahujam. Man liekas, nahujam ir pats labākais jautājums. Ja man būtu iespēja jebkuram pasaules līderim uzdot vienu jautājumu, tas būtu nahujam. Tā kā, ja man būtu viens, tā kā, Rudolf, tev ir 30 sekundes 1-1 ar Vladimiru Putinu. Nahujam. Piemēram, atcerieties, Latvijā bija tas cilvēks, kurš kaut kādā jūnijā apskrēja apkārt visai Latvijai. Viņš kaut kādas 3 nedēļas vienkārši skrēja par robežu Latvijai. Es viņu gribēju sagaidīt tajā finišā, tad viņš ir atskrējis, es apskrēju apkārt Latvijai. Nahujam! Tagad, kāpēc? Es pats sev ļoti bieži uzdotu to jautājumu, piemēram, es arī šajā vasarā izdomāju skriet. Es pieteicos skriet Stirnu bukā Madonā. 12 km plus 30 grādos mežā. Un es par to samaksāju 40 eiro. Viss, ko es zināju, es dabūšu galapunktā, ir nenormāli liels nogurums un koka medaļa. Koka medaļa, es braucu uz to Madonu, šķīries no 40 eiro un tā vienkārši, Rudolf, nahujam. Bet tā notiek. Bet tas, ko es skrienot Stirnu bukā sapratu, ir tas, ka es nemāku labi skriet un smuki skriet, jo es parasti skrienu ar austiņām ausīs. Un kamēr es skrienu un skan mūzika, man liekas, ka es skrienu apmēram šādi. Viss ir forši, bet tad ir tas īsais brīdis, kad tev uz brīdiņu pārslēdzās dziesmas, kad viena dziesma beidzās, un pirms sāk skanēt nākamā dziesma, tu dzirdi sevi. Un tajā brīdī skan mūzika, man liekas, kad es skrienu šitā, izslēdzās mūzika ir ēdis. Es varu. Tad atkal sāk skanēt mūzika, tad ir un viss reiz ir smuki. Tāpēc es, piemēram, to ievēroju boksā. Boksā ir ļoti interesanti arī. Es redzēju, te bokseri nenormāli kaujās viens pret otru, tur rokas augšā. Tajā brīdī, kad beidzās rauns, ir tie zvaniņi. Tas ir tā, viņi kaujās. Un es vienreiz vadīju tautas deju ansambļa koncertu. Un tautas dejotāji ir tieši tādi paši kā bokseri un visi. Jo viņiem ir tā, ka viņiem uz skatuves liek smaidīt, liek būt smukiem, viņi ir tautas tērpos. Un tad ir tas brīdis, ka šeit ir tā robeža, šeit līdz šejienē viņus redz skatītāji, pāri tai līnijai skatītāji viņus vairs neredz. Un tautas dejotājs, kad viņi iet nost, viņi izstāsta mēram tādi. Paldies! Paldies! Jā, te jau iepriekšējā komiķi pieskārās tādai lietai kā Rīgas mikrorajoni. Paceļ rokas kāds cilvēks, kurš ir no Maskačkas. Ok, visi tie paši cilvēki, kur pacēla roku pie narkotikām. Nice! Bet jā, es atgriezos savā augstskolā Latvijas kultūras akadēmijā, un Latvijas kultūras akadēmija atrodas Maskačkā. Un, lai nokļūtu Maskačkās kultūras akadēmiju, tev ir jābrauc ar to, ko Māra Upmala Holšteina dziedāja leģendāro trolēbusu, 15. trolēbusu, vai ne? Es pastāstīšu, es iemācījos daudz vairāk 15. trolēbusā
akadēmijā. Jo tur ir tā, ka, tev var jebkurā brīdī atņemt telefonu, bet jebkurā brīdī tu vari nopirkt smaržas tur. Tev atņem telefonu, bet tu vari nopirkt jaunu ķēdīti. Tev iekšā trolejbusā cilvēki tirgo ētalonu, diezgan nice. Bet kāda bija situācija? Bija tā, ka es braucu uz savu pirmo eksāmenu kultūras akadēmijā, tajā laikā es nezināju, ka vēl var špikot akadēmijā. Un es biju mācījies, es visu nakti nebiju gulējis, es domāju, es nedrīkst aizmigt pirms eksāmena, es sēdēju krēslā. Ziniet, tas krēsls, kurš ir virs riepas, kurš ir mazliet augstāk, un tie cilvēki, kas stāv tev blakām, viņi stāv tieši tavā sejas augumā. Tu stāvi, tur sēdi, domā, nedrīkst aizmigt. Es pastāstīšu, kā es neaizmigu. 15. trolejbusā ir pats labākais modinātājs pasaulē. Man blakus stāvēja sieviete, kuras galva bija tieši manā galvas līmenī, un kur gadies, kur ne, viņa bija alkoholiķa. Un ticēt vai ne, viņa nebija tā alkoholiķa, kurā pērk Hennessy vai Jack Daniels, viņa pērk to pieklauvē pie loga, ko to dod. Viņa pērk to, un es domāju, kā neaizmigt, un es vienā brīdī aizdomājos, un es paskatījos viņai tieši virsū. Mēs skatījāmies viens otrai acīs, viens otram acīs, un tajā brīdī viņa izdarīja lūk šādi. Es sēžu pamodos, 4 dienas negulēju. Nenokārto eksāmeni jau bija palī kaut kādā veidā. Bet es vispār uzskatu, ka braucienu 15. trolejbusā uz Maskačku vajadzētu pārvērst par ekstrēmo sporta veidu. Piemēram, tā kā skateboardu. Piemēram, skateboardā pirmais vieglais triks ir vienkārši palikties, vai ne? Tur olīs vai kā viņi tur sauca. Tagad skateri palicās, tad komentētājs saka, viņš šobrīd ir atzīmējies uz sava rezultāta tablo, uztaisījis visvieglāko triku. Tad, piemēram, 15. trolejbusā tāds vieglākais triks, kā ekstrēmā sporta veidā, ir tagad iekāp trolejbusā ar to Latvijas šalli aptinies. Viņš kāp trolejbusā 15. ar Latvijas šalli. Drosmīgs sēlis, viņš ir dabūjis pirmos punktus. Un tad, piemēram, ja skateboardā tas ekstrēmākais triks ir, kad, nezinu, tu uzmet backside, frontslide kaut kādā veidā, kaut ko, tur atmet 360, 800, Tas ir piemēram 15. trolejbusā vissmagākais triks ir, ka komentētājs skatās un jau piešķir čemi. Un ko viņš šobrīd dara? Ir pilnīgi pilns 15. trolejbus un jā, viņš izvalk maku un sāk pārskaitīt skaidro naudu. Ko viņš dara? Viņš ir čempions! Jā, te ir arī kino telts, tāds izcils films kā Swinger un vispārējais, bet izcila komēdijas klasika jau varētu teikt. Pēc tam, starp citu, ir diskusija Making of Swingeri. Bet kurš ir redzējis filmu Melānijas Kronika? Nopietni? Priekš kam? Nahujā! Es pieļauju ļoti taktisku kļūdu. Es aizgāju uz Melānijas Kroniku Forum Cinemās. Un man ir tā lieta, ka es vienmēr Forum Cinemās nopērku kolas, pudelīti un popkornu. To riktīgi nevajadzēja darīt. Jo kā tas viss beidzās? Tas viss beidzās tā, ka ir tas brīdis, kur vienkārši cilvēki cīnās, 20 cilvēki cīnās par vienu kartupeli, un ir tāds klusums, un tu skaties. Tad ir tas brīdis, kur meitene atļauj sevi izvarot par maizes klaipu, un tu tā klusām. Laiki mainās, vai ne? Imants Ziedoņa vārdiem sakot, laiki mainās, laiki iet. Bet jā, es nesaprotu, ļoti daudzās filmās un seriālos ir produktu izvietošana, vai ne? Es nesaprotu, kāds produkts varētu izvietot, piemēram, Melānijas Kronikā, tā, ka viņš tur sūtīs Sibīriju. Es domāju, tur varētu pēkšņi viņš sūta uz Sibīriju un reklamēties aplikāciju. Hei, Mobilī, ļoti lētas vilcienu biļetes!